Durvju pielikšanās stieņas. Pirkt vai nepirkt? Durvju pielikšanās stieņas ir viens no labākajiem treniņu piedurumiem, kāds to varētu būt, ja tu trenējies mājās. Tas būtībā ir vienkārši pielikšanās stieņas, ko tu vari piestiprināt durvju ailē, ļaujot to trenēt lielāko daļu vilkšanas un karāšanās vingrinājumu, neizejot no mājas un neiegādājoties atsevišķu pielikšanās staciju. Bet vai to tiešām ir vērts iegādāties? Lai to noskaidrotu, apskatīsim tā plusus un mīnusus. Sāksim ar plusiem. Pirmais, tas ļauj tev mājās trenēt vilkšanas un karāšanās vingrinājumus. Šis ir pats acīm redzamākais pluss, jo tas ir galvenais durvju pielikšanās stieņu mērķis. Ja tev nav pieejams sporta zāle vai kārtīgas pielikšanās stieņas, durvju pielikšanās stieņas tev sniedz iespēju mājās trenēt tādus vingrinājumus kā pielikšanās, karāšanās, kāju pacelšana un pat dažus frontleveru vingrinājumus. Otrais, tas ir lēts. Salīdzinot ar veselas pielikšanās stacijas iegādi, durvju pielikšanās stieņi ir ļoti lēti, tāpēc, ja tu vienkārši vēlies kaut ko, ar ko mājās trenēt vilkšanas muskuļus, tev nav jāiztērē daudz naudas. Trešais, tas ir pārnēsājums. Lielāko daļu durvju pielikšanās stieņu tu vari jebkurā brīdī noņemt, tāpēc tu vari tos viegli paņemt līdzi, ja pārcelies vai ceļo. Tie ir aizņem ļoti maz vietas, kad tu tos neizmanto. Tomēr tas lielā mērā atkarīgs no stieņu veida. Ja tev ir tāds pielikšanās stieņas kā šis, tas aizņem ļoti maz vietas, bet ja tev ir tāds kā šis, tas jau aizņems nedaudz vairāk vietas. Un ceturtais, to var viegli uzstādīt. Tev nav jāurbi caurumi sienās vai jāuzstāda nekas pastāvīgi. Tu vari vienkārši piestiprināt stieņu durvju ailē un sākt trenēties. Protams, durvju stieņiem ir arī daži mīnusi. Pirmais, tie ir ierobežoti ar vilkšanas un karāšanās vingrinājumiem. Tu vari trenēt pievilkšanos, kā celšanu, karāšanos un varbūt pat dažus frontleveru vingrinājumus, bet būtībā ar to arī to pielietojums beidzas. Tu pavisam noteikti nevari veikt nekādus spiešanas vingrinājumus. Otrais, tam ir jābūt sadarīgam ar tavu durvju aili. Tu nevari to vienkārši izmantot jebkur. Tev ir nepieciešama durvju aile, kas ir sadarīga ar konkrēto stieni, un arī pašam rāmim ir jābūt pietiekami izturīgam, lai droši noturētu tavu svaru. Tāpēc pirms tā iegādes tev ir jāpārliecinās, ka stieņas patiešām būs piemērotas tavai durvju ailei. Un trešais, tie ir sliktāki par parastu pielikšanās stieni. Šis ir pašsaprotami. Kārtīgs pielikšanās stiens vai pielikšanās stacija parasti nodrošinās tev vairāk vietas, lielāku kustību brīvību un labāku treniņu vidi. Durvju stiens var ierobežot tavu kustību amplitūdu atkarībā no durvju ailes, un parasti tev būs mazāks atvērienu variantu un mazāk vietas kustībai. Tāpēc, lai gan durvju stiens savu darbu izdara, būtībā tas ir kompromiss, ko tu izvēlējies ērtības dēļ. Labi, tas arī viss par plusiem un mīnusiem. Tagad atbildēsim uz jautājumu, kur tu gaidīji. Pirkt vai nepirkt? Un man atbilde ir, tas atkarīgs no tavas situācijas. Es nezinu tavu situāciju, tāpēc nevaru droši pateikt, vai tev vajadzētu vai nevajadzētu iegādāties durvju pielikšanās stieni. Tomēr es varu pateikt, kam durvju pielikšanās stieni ir perfekti piemēroti. Pirmais un vienīgais cilvēku tips ir ik viens, kurš trenēs mājās ar ierobežotu ekipējumu. Ja tev nav pieejama sporta zāle vai kārtīgas pielikšanās stieņas, durvju pielikšanās stieņas tev sniedz iespēju trenēt vilkšanas un karāšanās vingrinājumus, nepērkot kaudzes dārgu ekipējumu un aiziet no mājas. Tas ir lēts, pārnēsājams, viegli uzstādāms un aizņem gan nekādu vietu. Tāpēc, ja tu ietilpsi šajā kategorijā, es teiktu, pērc. Bet, ja tev jau ir pieejams kārtīgs pielikšanās stieņas, tad īsti nav iemesla izvēlēties durvju pielikšanās stieni tā vietā. Ceru, ka tev šis video noderēja, un ja vēlies, lai es apskatu vēl kādu treniņu piedarumu, ieraksti to komentāros. Čau!